Edgars, jāapsveic. 67. vieta pa nulēm, gan stāvus, gan guļus. Ne tajā vieglākajā trasē. Tu vari būt ļoti apmierināts, manuprāt, ar savu paveikto darbiņu šeit. Jā, šaušana bija nulē, tas ļoti labi. Man šeit, kad junior starti paši pirmais nulle bija, un es atkārtoju savu rezultātu, bet par hodu pa pašseitu šodien bija grūti un drusku neslidēja man, bet smeritājiem liels paldies, ļoti labi darbojas, bet šodien ne manas kājas bija. Kāpēc varbūt nejūties fiziski tik ātrs, kādam vajadzētu būt? Tas ir Augstkalnas dēļ? Jā, man pēc Antholce liels puls, un es nezinu, jau 2-3 nedēļas, cik pēc Antholce bija. Un es nevaru atrast savu pašsajūtu, kur viņi ir. Un es, principā, mierīgi vizinājos, bet nav tik labi, kā līdz jauna gada. Tas varbūt saistīts arī ar to vīrusu, kas plosījās Latvijas izlasē un arī Somijas izlasē. Dzirdēju, ka Somijas izlasē turpat vispār dažiem jau sezona ir beigusies, ka viņi tik stipri saslim. Jā, tas vīrus mūsu komandu arī krieviski zacipil. Aizķēra, jā. Aizķēra. Bet, principā, es jūtos sevi labi, viss kārtībā. Bet varbūt bez simptomu tas bija. Bet ceru, ka man viss ok, un tas tikai kalnā jūtējamies. Nu ko, 67. vieta tev ir sprinta sacensībās, priekšā vēl ir klasika. Jā. Klasikā tu vari būt spējīgāks un vēl lielāks konkurence tai pasaules spicai. Jā, es būšu gatavojis tās individuāla gonka, tāpēc, ka tās mana gonka, kur jāšaut un 4 šautos pilna koncentrācija, un ceru, ka laika apstākļi būs kā šodien un drusku augstāk. Edgars, tu esi gan junioru mačos šeit pa nulēm sašāvs, tagad arī pieaugušos sacensībās sprintā pa nulēm. Vēl tev arī klasikā, individuālajās sacensībās arī sašaut pa nulēm, un tad jau tu būsi tikpat smaidīgs kāds šodien. Jā, liels paldies. Es gribu teikt liels paldies manam atbalstam. Pirmais tas mammai, tāpēc, ka pēc pagājušā sezona man drusku pazuda motivācija. Un paldies liels mammai, mans ļoti draugiem Haralds Pūts, Šļageries un visa Madona. Liels paldies jums! Paldies, Edgars! Čau, kakao!